Šobrīd mēs atrodamies Kruspils pagastā. Kā mēs redzam, šeit tauk kvieši. Un vēl, ko mēs redzam, daudz koku uz šī tīruma. Jo te pietiekami daudz lielu ozolu, kas ir paudžu paudzēs jau saglabājušies. Nu, un apsaimniekojot teritoriju, protams, mēs cenšamies darīt tā, lai šie koki būtu vēl pieejami ne tikai mums, bet arī nākamām paudzēm. Katrs koks, tā ir ekosistēma, kurā dzīvo ne tikai putni, bet arī daudz kukaiņu. Un tas tāds skaists dabas elements. Teritorijas apsaimniekotājiem tas principā neprasa neko. Tie, kas brauc ar tehniku pa tīrumu, tiem nedaudz jāiespringst un jāņem vērā, ka šis koks te ir. Un gan mēs paši, gan sabiedrība gribēs uz viņu skatīties. Man ir svarīgi, lai tas viss, kas ir apkārt, tas ir pietiekami skaists. Un man, kā iedzimtam kruspilietim, tad, kad manis varbūt šeit nebūs, arī citiem tas būs palicis kā nozīmīgs elements nākamajai paudzei. Kuram bērnam koks neizraisīja pozitīvas sajūtas. Tu vari uzkāpt kokā, tālāk paskatīties un sajusties, varbūt, kā dzīvo putni. Padomāt par šo nākotnes vīziju, par Latviju un mums, un arī kokiem. Kokiem, kas ir dabas ainavas elementi, koki ap mums, lai katram būtu prieks kaut kur braukt pie citiem kolēģiem un redzēt, ka šī daba ir tik daudzveidīga, patīkama un skaista. Un ka tas ir varbūt arī mūsu jebkura katra darba rezultāts. Būsim stipri uz savas zemes stāvot. Būsim kā šie ozoli, kas še jau gadus simtiem zaļo. Priecīgus svētkus!